Izslēgšu to lietu. Jā, labrīt, cienījamais domas priekšsēdētāji, godātie deputāti, kolēģi. Šodien mēs izskatām lēmumu projektu, kas iespējams nav tikai par cipariem budžetā, tas tomēr ir par cieņu un taisnīgumu pret cilvēkiem, kuri ikdienu palīdz audzināt un izglītot mūsu mazākos jūrmalniekus. Skolotāji palīgi pirmskolas izglītības iestādē ir tie, kas stāv līdzās pedagogiem un bērniem visās ikdienas situācijās. Viņi rūpējas par drošību, palīdz mācību procesā un sniedz arī atbalstu bērniem, kuri tādējādi arī jūtas droši un mīlēti. Šis darbs ir ļoti atbildīgs un fiziski un emocionāli arī ļoti intensīvs un grūts. Tādēļ, manuprāt, šiem te cilvēkiem ir jābūt pienācīgi novērtētiem. Šobrīd Jūrmalā skolotāju palīga atalgojums nav vienots. Tas atšķiras gan starp dažādām iestādēm, gan pat vienas iestādes ietveros. Tā pieņemsim, dati man no augusta ir tajā pašā pirmskolas izglītības iestādē Ābelīte. Mums ir trīs dažādas atalgojuma grupas skolotāju palīgiem. Mārītē tas pats, Saulītē arī 3, Tauranītī pat mums ir 5 dažādas šīs atalgojuma grupas. Pieņemsim, viens skolotāju palīgs saņem 777, cits 812, cits 824, cits 852 un vēl kāds 904. Tā kā jā, ir šie dažādie līmeņi. Un tas rada netaisnīgu situāciju un mazina motivāciju. Tāpēc šī lēmuma projekta mērķis ir skaidrs un pamatots, noteikt vienotu un taisnīgu minimālo mēneša amatalgu visiem skolotāju palīgiem ne mazāk kā 1029 eiro. Un šis solis ļaus mums nodrošināt gan sociālo taisnīgumu un vienlīdzīgas nosacījumus visiem darbiniekiem. Nebūs šāda situācija, kad vienai izglītības iestādei, kurai šīs algas ir lielākas, ir vieglāk piesaistīt darbiniekus nekā citai, kuras nav paspējuši kaut kādā brīdī budžeta ietveros šīs algas palielināt. Tas arī palielinās profesijas pievilcību, jo šobrīd apsakojot šos bērnu dārzus, bieži vien runājot ar vadītājiem, mēs secinām, ka ir ļoti grūti piesaistīt kvalificētus, labi motivētus šos skolotāju palīgus, jo tas atalgojums tiešām viņš ir niecīgs salīdzinoši. Un tāpat ir uzlabot darba kvalitāti un stabilitāti pirmskolās, jo bieži vien redzam arī kadru mainību šajā amata grupā. Un pats galvenais, protams, nodrošināt bērniem drošāku un kvalitīvāku vidi ar motivētiem pedagogiem. Jā, šim lēmumam ir arī fiskāla ietekme, tās ir aptuveni 315 000 eiro gadā, taču tas tomēr ir ieguldījums, kas atmaksājas ar ilgtermiņa ieguvumiem, mazāku kadru mainību, lielāku darba apmierinātību un stabilitāti pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanā. Un šis lēmums arī saskana ar mūsu kā pašvaldības pamatuzdevumu rūpēties par izglītības kvalitāti un sabiedrības labklājību. Tā ir investīcija cilvēkos, kas dienā strādā ar mūsu bērniem un mūsu nākotni. Tādēļ es aicinu kolēģus atbalstīt šo lēmumu projektu un ar savu balsojumu apliecināt, ka Jūrmala ir pašvaldība, kas novērtē darbu, atbildību, cilvēks, kur ar sirdi un rūpēm strādā mūsu bērnu labā. Tātad, jā, vēlreiz varbūt nolasot šo lēmumu, noteikti Jūrmalas valstspilsētas dibināto izglītības iestāžu skolotāju palīgu mēneša amatalga ne mazāk kā 1029 eiro, kas atbilst Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2025. gada 24. aprīļa rīkojumā numur 42 par mēneša algas grupu pakāpi noteikšanu 4. mēneša algas grupas 5. pakāpei. Paldies! Tur ir arī otrais punkts, kā skanēt otrais punkts. Jā. Noteikti, ka šī lēmuma pirmais punkts stājas spēkā no 2026. gada 1. janvāra. Gatavo to priekšlikumu. Kas par? Paldies. Pret. Balsošanas laikā nerunāt, Čudas kungs. Pret. Atturās. Paldies. Līdz ar to ārkārtas domas sēdes darba kārtība izsmelta. Paldies, kolēģi.